Paklausies, varbūt netaisam šodien mājās neko ēst. Aizbraucam kaut kur ārā paēst. Jā, bet mums taču ir bio izaicinājums. Mums ir bioloģiski, kur tad ārpus Rīgas, ārpus mājām neko nezinu vienu vietu. Nu, aizbraucam pie Dreibanta uz pavāru māju. Mēs neesam bijuši tur nekad. Izklausās baigi labi. Es jau sen gribēju to restorānu apmeklēt. Un viņiem ir arī zaļā Michelin zvaigznīte. Tu to zināji? Bija dzirdējis kaut kur, jā, bet es biju pats aizmirsis. Man liekas, ka viņi ēd gandrīz 100% bioloģiski. Jā, kolosāli. Sagūstam jauniešus un braucam. Braucam, jā. Nu, labdien! Prieks jūs sagaidīt pavāru mājā, jā. Prieks jūs redzēt pie mums ciemos pavāru mājā. Izskatās, ka izsalkums liels ir. Tas ir prieks, jā. Redz, kur, šodien esmu sagatavojis augsto galdu. Pēc tam būs tomāta augstā zupa, tad tāds burgeris no bio saimniecības un tad vēl tāds deserts. Jā. Te ir sarūpēts dažādas augstās uzkodas. Viena no tādām tuvākām saimniecībām bioloģiskām ir silpurmašs, kas te patās pie Turaidas ir. Un tad tur ir pupiņu salāti ar sojas sieru, tādi gurķu salāti, tad ir no viņiem tomāti ar bio mozzarellas sieru, bietes ar tādu mauloku krēmu un salātu lapām. Nu, un zaļumi, kas pa virs mūsu dārzs vēl nav bioloģiski certificēts, bet tas varētu būt pirmais solis. Tad zaļumi ir no mūsu dārza, piparmētri, sīpolu ziedi, kreses un zaķkābens, jā. Es pagaršoju to starterīti, ko atnes un ko izstāstīju. Tā ir bomba, vai ne? Tāds bioloģisks baudījums. Nu, lūk, burgers, varbūt nedaudz savādāk kā ir ierasts, bet šis lielops ir no cēsu puses, bullis, bioloģiskā audzētava un ceptām bietēm, jaunajiem burkāniem, gailiņu pastēti tāda augsta, marinēta kohlrābi, ko tu tagad apskatīji. Nu ko, un sojas siers, protams, jā. Nu jā, lai labi garšo. Man ļoti garšo sēnes, un man arī ļoti garšo šī gailiņa pastēte kopā ar gaļu. Nu lūk, nobeigumā deserts, kur ir pavisam vienkārši pagatavot mājās. Ņemam bio krejumu, nedaudz cukuru, saputojam viņu, skabu, jā. Un ogas. Aizbraucam uz sildibenēm pēc krummelnēm, uz silpurmašām pēc mēnesi zemelnēm un vēl pavisam nedaudz cepta baltā šokolāde ar timijānu. Nu viss, lai labi garšo. Jā, tāds punktiņš uz ī, ļoti garšīgi, ļoti. Nu lūk, arī kafiju pagatavoju. Pienu mēs no straupes bio pērkam, ja vēlās pie dubultu espresso bio kafiju no Kalvas. Var saklausīt tādu deksmi un sirsnību, ar kādu viņš stāsta par pasniegto ēdienu. Un var just, kad ir slepnums par to, ka ēdiens pārsvarā ir bioloģiski certificētiem produktiem gatavots. Jā, man prieks bija, kad jūs atbraucāt pie mums ciemos. Prieks redzēt tukšus šķīvjus. Tad, jā, kas var būt lielāks kompliments pavāram kā tukšs šķīvis. Jā. Šeit nav nekādas sarežģītas receptes. Pats svarīgākais ir, kā saka, no dobas uz galda. Un lai arī tā doba ir vidēji draudzīga. Un tad jau tas ēdiens ir garšīgs pats par sevi. Jā. Un mīlestība. Tas viennozīmīgi, jā, mīlestība. Šī bija lieliski iespēja iepazīties ar vēl jauniem cilvēkiem, kas ciena un godā bioloģisko pārtiku. Tādu cilvēku nav daudz, bet ir redzams, kad Eriks
šajā savā lietā ieliek visu sirdi dvēseli, un tā viņam ir tāda ļoti sirdī tuva lieta. Šī vieta tiešām ir maģiska. Iespējams, kad arī laiks mums lutina šodien, kad spīda saule, ir silts, bet tas siltums, kas nāk no saimnieka, no apkalpošā personāla, tas bija vienreizēji. Un ēdiens, protams, bija maģisks, manuprāt, vai ne? Jā, mūsu vēderi šobrīd gavilē.